Sveiki, klausītāji! Šoreiz es jums stāstīšu pasaku, kurš stiprāks. Reiz zirneklim bija apnicis, ka lielie dzīvnieki uzskata viņu par nevarīgu, mazu un pavisam dumju radību. Zirneklis domāja un domāja, domāja un domāja, ilgi domāja un izdomāja, kā varētu dzīvniekus pārmācīt. Zirneklis devās uzmeklēt ziloni. Ziloni viņš satika uz ceļa un teica viņam: Klausies, ziloni, zini ko? Tu tikai izliecies tāds stiprs un varens. Patiesībā es tevi varu uzveikt. Zilonis prikšķināja savus plakstiņus un neizpratnē skatījās uz zirnekli. Es atvainojos, vai nu man ar manām lielajām ausīm ir problēmas, vai kā, bet man liekas, ka es pārklausījos, vai tu varētu atkārtot vēlreiz. Ko man tur atkārtot? Es teicu to, ka tu tikai izliecies tāds stiprs un varens. Es tevi varētu pārspēt. Aha, tu mani varētu pārspēt. Un kā tad tu to izdarīsi? Jautāja zilonis. Nu kā? Zini, atnāc piektdien līdz upmalai, un tad tu visu redzēsi. Tālāk zirneklis devās pie Nīlzirga. Klausies, Nīlzirg, zini ko? Man liekas, ka tu nemaz neesi tik stiprs un varens, kā citi runā. Es tevi varētu pārspēt. Tu mani varētu pārspēt, ja? Interesanti gan. Un tad kā tu to varētu izdarīt? Nu kā? Atnāc piektdien līdz upmalai, un tu visu redzēsi. Sarunāts? Nu, sarunāts, atnākšu es. Pienāca piektdiena. Zirneklis cītīgi vija garu virvi. Pie viņa atnāca zilonis. Nu, zirnekli, stāsti man, kas tev padomā? Nu, klausies, ņem virves galu, apsien to ap vēderu labi stipri un gaidi. Es pārskriešu pāri tiltiņam uz otru upes krastu. Zilonis tā arī darīja. Paņēma virvi, apsēja ap savu vēderu un gaidīja. Tikmēr zirneklis ātri pārskrēja pāri tiltiņam pie Nīlzirga, kurš viņu tur gaidīja. Nu, sīkais, saki man, kā tad tu mani pārspēsi? Nu kā? Ņem virves galu, apsien to ap vēderu un gaidi. Nīlzirgs tā arī darīja. Paņēma virves galu, apsēja un gaidīja. Tikmēr zirneklis aizskrēja uz krūmiem un paslēpās. Te pēkšņi virve palika stingra un tika vilkta uz vienu pusi. Nīlzirgs nesaprata, kas notiek. Viņš vilka to virvi atpakaļ. Zilonis nesaprata, kas tur tagad notiek. Tā viņi vilka virvi katrs uz savu pusi. Turpu šurpu. Vilka ilgi, no paša rīta līdz vēlam vakaram, līdz brīdim, kad zilonim apnika. Viņš atsēja virves galu vaļā un devās pāri tiltiņam. Viņš bija pārsteigts par to, ko tur ieraudzīja. Tā. Es nu vairs neko nesaprotu. Saki, Nīlzirga, kas tev lika apsiet to virves galu ap tavu vēderu? Kas? Zirneklis lika apsiet. Interesanti gan, jo arī zirneklis man lika apsiet to virves galu ap manu vēderu. Ak, tad tā? Jā, nu gan tam zirneklim bija joki prātā. Ak, tad tā viņš mūs gribēja
pārmācītu. Zini, lai viņš nemaz nedomā vairāk nākt uz upi pēc ūdens. Cauri būs. Un lai viņš vairāk nemaz nedomā nākt uz mežu pēc ēsmas. Nebūs labi. Kamēr dzīvnieki skaidrojās savā starpā, tikmēr zirneklis laiskojās mājās. Bet otrā dienā zirneklis uzvilka aitādu un devās pie ziloņa. Zilonis pēkšņi izdzirdēja krūmos čaboņu un prasīja: kas tur ir? Tā esmu es, aita. Es sastrīdējos ar zirnekli un gribēju viņam spērt ar kāju, bet, kad spēru, mana kāja kļuva nejūtīga. Tiklīdz to pašu darīja ar otru kāju, tā arī palika nejūtīga, ka napi tagad staigāt varu. Ak, tad tā? Zilonis jūtās izbrīnīts. Zini, es arī ar zirnekli sastrīdējos, bet es tā tagad saprotu, ka ar viņu labāk ir dzīvot mierīgi un draudzīgi. Nē. Tālāk zirneklis devās pie Nīlzirga. Tā es dzirdu, ka tur kāds nāk. Kas tur ir? Tā esmu es, aita. Es sastrīdējos ar zirnekli un gribēju viņu pārmācīt. Iespērt ar kāju, bet, kad spēru, kāja palika nejūtīga un stingra. Un, kad to pašu darīja ar otru kāju, tas pats. Tagad knapi staigāt varu. Nīlzirgs bija pārsteigts. Jā, nu nē. Es ar zirnekli vairāk negribu ielaisties. Nē. Ja viņš tāds, tad labāk es ar viņu dzīvošu mierā un saticīgi. Labāk draudzīgi. Tad zirneklis novilka aitādu nost, uzleca zirgā un jāja pie ziloņa. Nu, kas ir, ziloni? Dzirdēju, ka tu vēloties ar mani cīnīties, ja? Nē. Neko tādu neesmu teicis. Viss ir kārtībā, viss ir labi. Gribu ar tevi dzīvot draudzīgi. Ja, nu skaties, tā tiešām būs labāk. Tad zirneklis aizjāja pie Nīlzirga. Nu, Nīlzirg, kas ir par lietu? Dzirdēju, ka tu gribot ar mani cīnīties. Es ar tevi cīnīties? Nē. Viss ir kārtībā, viss ir labi, dzīvosim draudzīgi. Kopš tās dienas neviens neliedz zirneklim doties uz upi pēc ūdens vai uz mežu pēc ēsmas. Kopš tās dienas var teikt, ka daži pat sākuši baidīties no zirnekļa. Nu redz kā. Nav jābūt lielam, lai tu varētu būt varants. Paldies, ka klausies pasaku. Atā! Hei! Ja tev patīk šī pasaka, ieliec īkšķīšus uz augšu, un ja tu vēlies dzirdēt arī citas pasakas, neaizmirsti abonēt kanālu Zuze lasa. Un vēl ieraksti komentārā, kādu pasaku tu gribētu dzirdēt nākamreiz.